Labdien, mani dārgie! Ir raidījums, kurš palīdzēs mums atkal kaut ko ieraudzīt savā dzīvē, ieraudzīt iespējams to, kā Sātans tā ļoti profesionāli, jo viņiem ir 6000 gadi jau prakse strādāt pie Dieva radījuma, pie cilvēkiem, lai viņus novest no patiesības. Un zinām, ka jau daudzi ir uzvarēti ar viņa melu politiku, un viņš nekaunas iet klāt ticīgiem Dieva bērniem, kuri ir nodevušies pilnībā šim te Dieva vārdam, bet tomēr viņš grib, lai kaut kur ir arī viņam vieta, tāpēc arī šis raidījums palīdzēs, lai ir izstumts ienaidnieks no tavas dzīves, ar visiem saviem plāniem, ar visu savu gribu. Un arī šodien šis raidījums ir par to, ka ienaidnieks māk gaidīt. Tātad, ja viņš tev ir kaut ko iesējis, un iesējis kaut kādu grēku tavā dzīvē, tad viņš tevi noķēris. Varbūt internetā ar varbūt pornogrāfiju, varbūt ir kaut kāda zakšana, tu darbā strādā, varbūt tā ir tirzniecība un padruskai kaut ko ņem. Varbūt tu melo, varbūt arī ir kaut kāda liekulība un varbūt divējāda dzīve, draudzēsi viens un ārpus draudz, tu esi pavisam cits cilvēks, un tā tu dzīvo, tāpēc, ka tu baidies pilnībā atklāties. Dievs šodien runā uz tavu dzīvi, ka tev ir jāmainās, un tev nevajag tā tālāk dzīvot, jo tas viss aizvedīs tev pilnībā prom no kunga, un tā kā rakstīts, ka kad cūka mazgājusies, viņa atkal vārtās dubļos, tātad cilvēks, kurš nepastāvējis ir patiesībā, viņš atkrīt. Zini, arī bija Jēzum mācekļi, tātad viņam bija 12 mācekļi un bija viens māceklis, Jūda, kuru Sātans noķēra ar grēku, tā bija zakšana. Un krieviski teikts, ka bija izvēlēts Jūda, un tur teikts ir «on сделался предателем». Tātad сделался, tas nozīmē, ka viņš tāds kļuva, tas tā kā laiks bija. Tātad Sātans sēja viņa prātā, viņa sirdī šo te domu tā kā paņem pa klusu, un neviens to neredzēs. Jēzus gaidīja, Jēzus līdz pēdējām runāja uz viņa dzīvi. Un es ticu, ka ja būtu Jūda atvēries, tā pateica, man ir problēma, Jēzu, Sātans mani kūda, un es daru šo te netaisnību, lūdzu palīdz man, noteikti būtu uzvara, bet viņš to turēja sevi. Viņš domāja, nu kaut kā tas aizies viņam seceni. Un redzi, arī lasot Jāņa 12. nodaļu no 1. panta rakstīts tā, bet Jēzus 6 dienas pirms pasā nogāja uz Betāniju, kur bija Lācars, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem. Tur tie viņam taisīja mielastu, Marta apkalpoja, bet Lācars bija viens no tiem, kas kopā ar viņu sēdēja pie galda. Tad Marija paņēma mārciņu īsts ļoti dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem. Un svaidāmās eļas smarža piepildīja visu māju. Bet viens no viņa mācekļiem, Jūda Iskariots, kas vēlāk viņu nodeva, sacīja: kāpēc šī svaidāmā eļļa nav pārdota par 300 sudraba gabaliem un nauda nodota nabagiem? Bet to viņš sacīja nevis tāpēc, ka viņam rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš bija zaglis un maku turēdams piesavinājās iemaksas. Kā redzam, Jūdam bija šī problēma, bija apslēpta šī problēma finansiālā, un tāpēc tas viņu īpaši tā kā skāra. Tāpēc viņš pirmais sāka runāt, ka te nav pareizi, ka vajadzētu tā un šā. Un Jēzus, protams, teica, atstāja viņu. Viņa labu darbu padarījusi. Ja? Jums vienmēr ir nabagi, bet es nevienmēr esmu pie jums. Tātad jau Jēzus tā kā runāja, tad tu kaut ko runā ne to, ko vajag. Un redzam, ka tas pārauga līdz tam, ka viņš nodeva Jēzu par 30 sudraba gabaliem, viņš viņu pārdeva. Tātad, lai arī tavā dzīvē nebūtu tā, ka tu beigās atstāji Jēzu, tāpēc, ka Sātans ir iegājis tavā dzīvē un tev vairs nav Dieva klātbūtnes, tu nesavienojies ar Dievu. Kāpēc tas tavā dzīvē tā ir noticis? Tāpēc, ka ir grēks,
Un grēks ir nostājies starp Dievu un starp tevi. Tātad ir tevi atvienojis no Jēzus. Un tāpēc šodien kungs saka, negaidi, kamēr tu tā kā Jūda paņēma un pārdeva Jēzu. Sit trauksmi. Saka, Jēzu, es lūdzu atbrīvo mani no šī grēka. Es vairs tā nevaru. Tu to redzi, ko es daru. Tas tev nav tīkams, tu man to esi teicis, bet es joprojām esmu uzvarēts ar sātana spēku. Tāpēc es zinu, ka tev ir lielāks spēks, tāpēc tev ļoti lūdzu, Jēzu, atbrīvo mani, tāpēc esi atklāts. Es ar Jēzu kā ar draugu. Jēzus viņam arī teica vēlāk, draugs, kāpēc tu esi šeit? Tātad Jēzus joprojām ir draudzīgs ar tevi. Jēzus arī ilgcietīgs ir, bet zini to, ka tas nav tā līdz galam, ka tu domās, ka gan jau Dievs tagad piedod, gan jau viss kārtībā, bet zini to, ka Sātans spiedīs arvien vairāk un vairāk tevi uz to, lai tu paliec arvien lielākā un lielākā atkarībā, un viņš tev sūtīs vēl kaut kādas sliktas domas, un tas viss tavu sirdi var padarīt cietu kā akmeni, un tādā veidā tu paliksi augsts kā akmens un nejūtīgs pret kunga balsts. Tāpēc, lai Dievs tev pasarga, es ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, palīdz, lai šis cilvēks, iespējams, viņš kā zivs ir noķerts un Sātans ir noķēris viņu ar savu āķu un tagad velk jau kādu laiku viņu un padara viņu tā kā nespēcīgāku un nespēcīgāks. Ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, palīdz, lai tomēr tavu spēcīgā roka izrauj no vēlna ķetnām viņu, lai viņš ir brīvs un lai viņš ir brīvs no konkrētā grēka. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, man svētī viņu, vadi viņu un esi žēlīgs šim cilvēkam, lai viņa dzīve ir spoža un spēcīga tavu vajag priekšā. Slava tev par visu, Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos. Gribu pateikties katram no jums par jūsu atbalstu lūkšanās, arī finansēs. Un mēs jau esam ļoti daudz izdarījuši remonta darbos, lai šeit varētu notikt dievkalpojumi, arī varētu notikt studijas Solis TV raidījumu, kā veidošana, tā arī montēšana. Un es vēl joprojām vēršos pie katra no jums, kurš grib pakalpot tam kungam ar to talantu, kas tev ir dots. Iespējams, tu māki strādāt santehnikas darbus, tu māki špaktelēt, tu māki krāsot, tev ir iespēja atbalstīt mūsu finansiāli, un Dievs runā uz tavu sirdi. Mēs būsim ļoti pateicīgi tam kungam par jebkuru atbalstu, kuru tu varēsi sniegt, lai jau šogad mēs varētu šeit pulcēties. Lai Dievs svētī katru no jums. Visu labu!